Labdien, labdien, mīļie draugi! Nu ko, turpināsim mūsu sarunu par mentālo veselību un kā būt šobrīd šajā līdzsvarā savā kodolā. Un šodien es esmu aicinājusi uz sarunu fantastisku cilvēku atkal Olitu Supi. Jā, un mēs šodien parunāsim par to, kā labāk sajust sevi un kā būt šai līdzsvarā. Nu ko, skatos, gaidu Olitu, gaidu Olitiņas pieprasījumu, tā es mēģinu uzaicināt, vienošu klāt, jā. Tā kā redzu. Notiek pievienošanās. Ceru, ka mums viss izdosies. Jā, redz, kur uzaicināšu. Redzu, notiek pievienošana. Tā. Nu, es ceru, ka Facebooks mums šodien ļaus visu izdarīt. Jā, rekur, super! Tā, Olitiņ, pagries kaut kā, tu man esi horizontāli. Es redzu, bet man, pagaidi. Ir labi. Bet man nav par ko atbalstīt, pagaidi tagad. Tāpēc, ka es domāju ar šādu. Gaida. Tu vari parunāties, man reāli nav par ko atbalstīt. Jā, nu es redzu, Olita, pie tevis brīnišķīga saulīte, pie mums arī šodien spīd saulīte, tā kā tā retā reize, kad mēs arī varam būt un priecāties un baudīt. Jā, un man šķiet, tad, kad ir tās saulainās dienas, fantastiski, tu esi smuki kadram, super. Un man šķiet, ka tad, kad ir tās saulainās dienas, tad pilnīgi var redzēt, ka tas cilvēks, viņam ir tāds priecīgāks prāts un viņš vairāk smaida. Un tāpēc šodien mēs tiešām varam smaidīt, jo es redzu, Olita, tur pie tevis spīd saule un arī pie manis Rīgā spīd saule. Nu ko? Okay. Došu vārdu tev. Nu, tad varbūt mazlietiņ, jā, tie, kas tevi nepazīst, atgādini, varbūt, jā, tātad, kas tad tu esi pa dzīvi, ko tu šobrīd dari, ar ko tu nodarbojies, lai ir skaidrs mums. Mani sauc Olita, vienmēr Olita. Pat, ja gribēju bērnībā, lai mani sauc par Plūmi, par Indru un Konstanci. Bet es esmu Olita, jā, dzīvoju Sardīnijā 15 gadus, un šodien pasniedzu kundalīni jogu, strādāju ar cilvēkiem, ar viņu, tādām dziļām problēmām, varētu teikt, ar dvēseles iekšējiem kontrastiem, kurā cilvēkam it kā viss dzīvē ir, it kā viss ir kārtībā, bet tāpat tu nejūties laimīgs un piepildīts. Un gatavoju malas krēles, kas satura enerģiju, jo man nāk visu laiku tieši message. Nekad paņemot rokā akmeņus, nezinu, kas tur sanāks, jo taisot šo malu, saliekās viss, kas konkrētam cilvēkam tajā mirklī ir vajadzīgs. Ko vēl es daru? Dzīvoju. Jā, apzinos katru mirkli, katru dienu, katru lietu, ko es skatos pasaulē, visu asociēju uz savu izaugsmi vienmēr, uz katru patīk, nepatīk, kas man sagādā, kurā mirklī. Īstenībā tieši tēma, par ko tu runā. Jā, un šī tēma, nevēlties viņu esmu pacēlus tādēļ, ka tiešām, šie te novērojumi, jā, vērojot cilvēkus, īpaši šeit jau pie mums Latvijā skaidrs ir šī gada laiku maiņa,
Un es zinu arī, ka tu atbrauc, tu jūti, ja šīs klimata arī pat izmaiņas, ja. Tas tomēr arī cilvēku ietekmē, nu, lai vai kā tur būtu, mēs saprotam, ka tas mūs ietekmē. Tad, kad spīd saule, skaidrs, super, visi kaut kā labāk jūtās, līdz ko iestājās šis te tumšais laiks, slapjais, augstais, nu tad jā. Bet ne tikai tas, jā. Un varbūt... Nu, tāpēc arī es esmu pacēlis šo tēmu, un varbūt, lai arī katrs šis cilvēks, ko es aicinu uz sarunu, ar saviem kaut kādiem ieteikumiem, pat ar tādiem maziem knifiņiem, varbūt no savas pieredzes, no šīs te ikdienas, arī varbūt darbā ar cilvēkiem, ja? Lai mēs varam iedot, varbūt, nu, teiksim, tādas it kā elementāras lietas, bet kas liek tā kā aizdomāties, ja lieku reizi apsēsties un saprast, ko tad es varu darīt, ja? Kā sajust sevi vispār? Nu? Tu domā, ko es varu, piemēram, cilvēks pamostās, tā ir taisnība, jā, ka tad, kad tu pamosties un nav saules, mums sardīni arī pēc 2-3 dienām reāli mēs jau smejamies, ka mums depresija ir ienāk. Jo, vienkārši tas spiediens debesīs, nav krāsu, viss, ko tu skaties, tā saule ir jārd iekšā. Tātad jautājums ir, ko darīt tādā stāvoklī, ja cilvēks ilgstoši jau tā jūtās, vai arī skatās uz citiem, domā, viņš ir tik laimīgs, visu laiku priecīgs, es tāda neesmu. Varbūt tās mēs varam parunāt tieši par to, kā cilvēki, un man ir daudz tādi audzēkņi, ka tad, kad arī meditācijās vai jogas laikā mēs liekam ieskatīties priekā, citiem ir jāaiziet līdz bērnībai, lai atrastu to pēdējo reizi, kad bija laimīga vai laimīgs. Un varbūt paskatāmies vispār, kā sevi sajust tiešām un atdzīvināt. Es pirmo lietu, es tieši domāju, ko varētu darīt pilnīgi ik viens. Nu, pirmā lieta vienmēr, ko vienmēr un visur saku, ja kāds seko līdzi man gadiem, to vienmēr atcerēsies. Katru rītu tu vari pamosties ar kādām domām. Nav nekur teiks, ka viņas būs foršas. Var arī būt, ka tu pamosties mierīgs, it kā to nav problēmu, bet pēkšņi, kā tu pieslēdz prātu, tev sākas iekšējs nemieris. Stress cilvēki ir pieraduši. Tie, kuri nepazīst mieru, jo viņi, piemēram, viņi nemeditē, viņi vienkārši nepazīst vairs mieru. Bet ja tu jūti, ka tev ir ansija, tātad satraukums, ka tevi no tās gultas met laukā un darīt, kas ir pirmā lieta vispār, kas būtu jādara, jāapgurās uz muguras, labā roku uz nabas centra, kreisā uz sirds centra un vienkārši elpo. Pateicies Dievam, sajūti, jo tad, kad mēs savienojam 3. un 4. čakru, tas ir vispār pats svarīgākais. 3. čakra ir vieta, no kurienes mēs visi nākam pasaulē. Ja es pajautātu cilvēkam, kurš nekad neko nav tur ar manīm bijis kontaktā, jo es par to daudz runāju, kur ir tavs centrs, visi gandrīz nosauktu sirdi. Bet patiesībā tu nedzimsti caur sirdi, tu dzimsti caur nabas centru. Un tā ir tā vieta, kurā ir jābūt vienmēr mierā un harmonijā. Piemēram, man, kad nāk kaut kādi satraukumi, mēs reaģējam ar diafragmu un nabas centru. Bet 95% no visiem cilvēkiem, ar kuriem es runāšu, visas sirds centrā jūt šo spiedienu. Tā tad iespējams, man tā misija ir pilnīgi cita, jo es dzīvoju un strādāju ar savu 3. čakru, jo tas ir, tur ir vienkārši jābūt ļoti lielam gribas spēkam, ļoti lielam garas spēkam, nevis gribas, bet garas spēkam, lai noturētu šo enerģiju telpā, kā es, piemēram, kad strādāju ļoti daudziem cilvēkiem. Bet normālajā versijā tas ir sirds centrs. Līdz ar to jums visiem ir daudz vieglāk. Jūs vienkārši pielieciet roku. Un tad, kad ieelpo ar vēderu, izelpā, tā kā abus divus šos centrus savieno kopā. Vienkārši atceries, ka tu esi sasaistīts ar savu dzimšanu, ar savu mirkli. Ļoti palīdz, ļoti strādā, un to ir apgūši jau ļoti daudzi mani audzēkņi. Tu vari būt tagad stresā, sēdi šeit stress, tev ir varbūt domā par bērniem, par vienalga, par kolēģiem, tā līdzīgi. Vienkārši uzliec rokas, arī tagad mani klausoties kaut vai. Ieelpo, izelpo, vienkārši apzinieties šos divus centrus, visi zina par čakrām, bet ko jūs dariet, lai tās čakras jūs viņas reāli sevī sajustu? Tās ir čakras, tas ir tāda tava 3. čakra un 4. Kas es esmu, tavs gribas spēks, tavs spēks iekšējais un sirds centrs, tā beznosacījuma mīlestība. Tā ir pirmā lietiņa. Otra lieta.
Ļoti banāls vingrojums, ko es nelieku ļoti bieži, tikai tāpēc, lai cilvēki nedomā no koņus, lai liek to vienu un to pašu. Pirmais un vienīgais, ko vienmēr ieteikt izdarīt, ja neko negribas darīt citu, nu tātad šo jā, jo tur nekas nav jādara. Apsēžamies kaut uz krēsla, rokas uzliekam uz pleciem, īkšķi aizmugurē priekšā, ieelpa pa kreisi, nezinu, kā tagad var mani redz, izelpa pa labi, tas ir svarīgi. Mēs ieelpojam sirds centrā un izelpojam tātad uz labo pusi. Mentāli satnām, jo tā ir patiesā identitāte. Tev ir jāsaslēdzās ar to patiesu identitāti. Un tad, kad šajā kustībā notiek tāda muguras pagriezieni, mēs strādājam uz 7. vertebra. Skriemelis. Un tā ir prānas, tā prāna ir dzīvības enerģija māja. Tad šeit mums ir jātur tās durvis vaļā. Ar šo vienkāršo vingrojumu taisa visi tagad labi. Paklausieties manā elpā, tu Inesīte esi malacītis šajā vingrojumā, un liela daļa varbūt, kas skatīsies arī. Tātad svarīgi, lai elkoņi ir augšā. Ielpiņa pa kreisi, izelpa pa labi. Un palaid savā dinamikā, savā plūsmā. Sajūtiet savu elpu, sajūtiet šo kustību vēl. Taisam, sajūtam. Ieelpa, un tad, kad mēs ieelpojam, ievelkam mulbantu. Tātad tās ir ģenitālijas. Vīrieši, ja skatās anāla aptvere, sievietēm starpene, viss dzemdes, tu visu jutīsi. Cik tik var ieelpojam, mugurņa taisa, nabas centrs ir iekšā sevis. Un izelpojam. Un atbrīvojam rokas. Kaut vai tikai šo vienu vingrojumu. Pateikšu no savas pieredzes, kad es sāku pirms 11 gadiem jogu, un es daudzus gadus taisot šo vingrojumu, man viss šņāca iekšā, man sāpēja mugura, man krūšu kurvis, taču pēc manām visām traumām, ko es esmu piedzīvojis, fiziskas un vispār skriemino, man bija vienkārši viņa visā izvērta, lai gan es savā sirdī biju tik mīlestības pilna, bet ar to nepietiek. Kāds no jums varbūt tagad skatās, domā, bet es esmu tik mīlestības pilna, visi par mani saka labu. Jā, bet tev ir jāsavieno sevi ar savu ķermeni. No tieši tas ir tas, kur dzīvo tā labklājība un laimība. Ja tu esi kontaktā ar savu dvēseli, jo tu esi dvēseli, un tavs fiziskais ķermenis ir daļa no tevis, kas šo dvēseli nes, un viņai ir jābūt kontaktā. Ja viņai nav kontaktā, tad atkal tās ir tā kā divas atdalītas daļas. Kaut vai vienkārši šo vingrojumu. Jā, un tur jau ir tas, es piebildīšu tā īstenībā viss jau ir ļoti vienkārši, šis darbs ar sevi, palpot, savienoties ar šiem te, man patīk kundalīni joga, tas ir viss īstenībā ļoti vienkārši, ja? Arī jebkuram cilvēkam, ja to var izdarīt, jebkurš, un nav jau obligāti, ja, kā tu parasti arī saki, jāsēž tai jogas pozā, jo ir dažādi cilvēki arī fiziski, ja, ir visādi defekti, teiksim, var jau vienkārši sēdēt tā kā, mēs šobrīd sēžam uz krēsla, ja, un mēs varam jebkurā gadījumā darīt, vai man ļoti arī patika, ka tu stāsti dažkārt kā lidmašīnā, pat lidojot, ja, tu, taisi kādu vingrinājumu, tāpat paelpo, tāpat, jā. Es sēžu lidmašīnā tajā krēslā šaurajā vienmēr jogas pozā. Un man komentāros reizēm cilvēki ieraksta, kad es esmu to rakstījis publiski, bet vai citiem tas ir ērti? Es saku, jā, tāpēc, ka nevienam es neieju nevienu telpā, bet to ir grūti ar prātu aptvert. Vienkārši mans ķermenis ir ļoti pieradis visā adaptēties, kur es atrodos, jo es nezinu, tā ir pieredze, viss tas notiek, ko dara joga. Jo joga nav, kā jūs lielākā daļa domājiet, tu ar manī mēs kopā, tu to zini, ka tā nav. Nav jātaisa katru dienu baigie vingrojumi, ir vienkārši to jāapzinās. Jāapzinās, ka tu esi enerģija, tev ir jāstrādā ar savu elpu, ja tev kaut kas notiek, vienkārši vienalga, kas tev ir jāapzinās, ka patiesībā, patiešām viss ir enerģija. Tas fiziskais ķermenis ir tikai nesējis šajā pasaulē tavs, tevis nesējis. Un, piemēram, vēl gribēju arī ko pateikt par to, ka cilvēki domā, viņi kāpēc nesāk jogot, piemēram.
Visi gan jau kaut ko par jogu zina un salasās varbūt, vai kaut ko kāds ir teicis, domā, nē, es neesmu gatava. Man tur sāp tas un tas, vai arī es taču nevaru nosēdēt jogas pozā. Piemēram, par kundalīni jogu runājot tieši. Nav nekāds sagatavošanās līmenis. Es tādu varu uztaisīt, protams, mēnesi, kur būs visi tik iesācējiem. Bet būtībā tur arī var piedalīties, kas 50 gadus jau jogo. Jo tie pareizi tu saki, un viss ir vienkārši, viss ir viens un tas pats. Galvenais ir vienkārši to darīt. Un tātad pilnīgi jebkurā mirklī šodienā, piemēram, šodien nav nodarbības rītā, man ir pirmdienās, trešdienās, piekdienās, 7 visu laiku, katru nedēļu nodarbības. Un viņā var pievienoties pilnīgi ik viens. Katram ir sākums, katram ir procesi, katram kaut kas var būt kaut kas. Sapsīt, tev sāpīnesīt kādreiz kaut kas? Es jau, man liekas, tev prasīšu to jautājumu pagājušais. Nu, zin kā, tā ļoti reti var būt. Jā, reti. Bet tā, es neteikšu, ka tā, ka nekad man nekas, ka es nejūtu kaut ko. Es pat vairāk teiktu, ka nevis tā, ka sāp, ja, jo es saprotu, kad sāp, tad sāp, ja, bet tā, kad es, piemēram, jūtu kaut kur rokā, kaut kas, ja, teiksim, bet arī es parasti sāku apzināties, kāpēc tā ir, ja, es piefiksēju tos momentus, ja, kāpēc man ir kaut kur tā sajūta, piemēram, ja, bet tas arī viss nāk ar pieredzi, ja, tad, kad tu sāc. Ļoti pareizi. Un arī, piemēram, ļoti bieži cilvēks domā, kāpēc man tur sāp, kas notika, kas man ir, uz ko man jāstrādā. Tas nevienmēr tā ir. Nevienmēr, bet ja kaut kas, jo varbūt tās ir trauma, kaut ko tu fiziski dari un kaut ko tu savelc muskuli. Bet, ja kaut kas paliek hronisks, bez iemesla, tad jā, tad noteikti pilnīgi kaut ko saka un tā. Jo šodien ir ļoti, ļoti daudz informācijas un baigi grūti ir neapmaldīties tajā. Bet, tā ir un īstenībā, ja tā padomā, īstenībā visā ir kaut kas vērtīgs, pilnīgi jebkamā. Jā, vienkārši ir. Es esmu sapratusi to, jā, tieši tā kā tu saki, ļoti daudz šīs informācijas, jā, un viss kaut kas ir, teiksim, tāds noderīgs, jā, bet arī mums ir jāmēģina sajust, ko mēs priekš sevis no tā visa varam paņemt un ko mēs vēlamies paņemt, jā. Jā, bet atkal, jā, dažreiz cilvēks saka, bet es esmu pilnīgi tā kā tāds apmaldījies, jā, tur, kur tad ir tā taisnība, jā, kā man sajust to? Gribu šito arī parunāt. Tātad par to sajūtu savu iekšējo. Es tikko atgriezos no klusēšanas retrīta. 4 dienu bija klusēšanas retrīts. Bija tā, ka es arī tur parunājos pašās beigās ar cilvēkiem, un kā viņiem, piemēram, tur domas un skrien un tam līdzīgi, tur cik grūti un tā, un ķermeņi dzirdi zālē 40 cilvēku, un tas klusums bija pacesku nozīmē, pilnīgi tāds, kurā nav nevienas skaņas. Un es arī, piemēram, pats sākumā visu laiku, man prātā domu kā tādu nav, bet viņš ir nemierīgs. Bet es pati biju pasana saucās tas klusēšanas retrīts. Mani visi asociē ar ļoti runātīgu būtni, jo tieši tā arī ir. Es dzīvoju visu laiku klusumā. Un tad, kad es satiekos, es beidzot reāli svinu satikšanos. Tā ir pilnīgi vienmēr bijis. Bet arī tie, kas mani pazīst ilgstoši, man ir, piemēram, kad ir dzimšanas dienas jubilejas, es ļoti bieži vispār atslēdzos vienatnē. Šodienā ir bišķiņ savādāk, tāpēc, ka es reti, kad satiekos tā daudziem cilvēkiem. Bet, piemēram, senāk es varēju vienkārši sēdēt galda galā, kaifoti no tā, ko es redzēju ar saviem draugiem. Vai arī ļoti bieži, tad, kad es neko nerunāju, vienkārši kaifiņā kaut kur varu skatīties, es izbaudu ar saviem draugiem to klusumu bez vārdiem. Bet tajā retrītā visu laiku, lai man tās domas, lai es viņas noneutralizētu, sāku skaitīt sekundes, cik ilgi no tiem 40 cilvēkiem ir klusums totāls. Pirmajās dienās bija 4 sekundes maksimums. Visu laiku kāds sāk dīdīties, kāds tur klepo. Baigi interesanti bija tas, ka pirmajā dienā daudzi klepoja, pēdējā tikai viena sieviete, kurai visticamāk bija jau pirms tam. Tā tad arī tas viss kaut kur pazuda, lai gan mēs bijām kalnos, Itālijas ziemeļos, tur, kur bija augsts, un mums bija jāsteigā arī ārā, un jānāk iekšā jāmeditē, un ārā un iekšā.
Tad, piemēram, pēdējā dienā es jau skaitīju intereses pēc, vairs ne vajadzības, bet intereses pēc jau bija 45 sekundes, pat minūte bija, ka visi bija. Tas nozīmē, ka tas prāts ļoti nomierinās. Un tad, kad es atgriezos no tā klusuma retrīta, man visu laiku, es arī tagad iekšēs joprojām tajā esmu, man ļoti izkristalizējās, ko es patiesībā gribu un ko man vajadzēja darīt, bet nekas nav vajadzēja, viss ir tagad. Un te iet runa par to pašu. Tātad visi kaut ko mēs skatāmies. Man piemēram, ir ļoti laba intuīcija, bet es pat sevī tagad atklāju, ka bija lietas, kuras tagad es atgriežoties skaidri redzu, man ir jādara tas, papildus kundalīnī jogai, tāda, to es tagad neteiktu, bet tūlītās drīz tas visiem tāpat būs zināms, jo uzreiz jau pieteicos vienu citu aspektu, bet un uz vēl vienu lietu, un uz vēl vienu sapratu, ka tās ir lietas, kas man iekšē intuīcija visu laiku teica, bet es viņu nepaklausīju, jo es paprasīju kādam tajā jomā, varbūt ekspertam viedokļu, man saka, nē, tev vēl te nevajag to, tu jau tāpat. Un saproti, es sapratu, ka pat es, kurai ir pat tiešām super laba intuīcija, kur es nemeklēju nekur padomus pēc idejas, pat mani var ietekmēt. Nevis tas, ka es neizdaru izvēles, bet ka sanāk novilcinu. Ja es varēju pusgadu atpakaļ, tad man tagad notiks tagad. Kas ir ļoti svarīgi tieši ieklausīties impulsos, ko tev saka tavu iekšējā balss. Tād. Apsēsties uz lapas uzrakstīt, vai tas ir tas, ko tu gribi un kas būs, ka tu to sasniegsi, kad tu to izdarīsi, kas būs, kas tevī mainīsies. Un jāiet un jādara šīs lietas. Un es varbūt arī kādreiz tāda biju kritiskāka uz to, kas teicu, jā, jums ir ļoti daudz diplomi, priekš kam tas vajadzīgs, ja jūs neizmantojat. Bet taisnība tajā visā ir, ka tas cilvēks tomēr tā tad ir klausies tam savam instinktam, viņš ir veidojis to savu pieredzi, to savu bagāžu šodienā, tagad atgriežoties no šī retrīta klusēšanas. Es tiešām varu teikt, ka tas pat ir ļoti, ļoti superīgi, ka jums ir šie diplomi, bet, ko jādara, jāvelk viņa laukā. Vienkārši kaut kas ir jādara no tā visa. Tad, kad tu uzdod savu jautājumu, ko es gribu, kas es esmu, vienkārši paņem atver tos savus diplomus, vai savas zināšanas, savas prakses arī 20 gadus atpakaļ un vienkārši kaut ko sāc darīt, jo tur tevi veda tava dvēsele. Tu mani dzirdi, neskatoties uz to? Jā, es dzirdu, un īstenībā tu tikko šitie pēdējie teikumi ir tas, es vakar uzrakstīju vienu postu tieši par to, kas es esmu un ko es vēlos, ja? Nu, tieši tur ir arī šie te vārdi. Jo tas ir tas, ka mēs savu dvēseli, sievietē vispār ir ļoti laba tāda ļoti laba savienošanās ar savu dvēseli, bet mūs ļoti bieži ietekmē, un kas vēl mūs ietekmē, izmantot vajag mazāk visus sociālos, mūs ietekmē tas, ka mēs skatāmies uz citu un domājam, jā, bet es jau neesmu, re, kur jau ir tāds, es jau nekad tā nevarēšu. Arī tas, piemēram, kā nevarēsim, piemēram, mēs esam miljoni, gandrīz 2 latvieši. Tikai iet runa par latviešiem. Cik daudz vēl viskaut kādās citās valodās un dzīvo citās zemēs. Es kā kundalīni jogas skolotājs piekļūšu pie saviem pāris tūkstošiem. Nākošais tie piekļūs pie saviem, varbūt 100. Tad, kad būs gatavs, tad jau Dievs viņu vadīs. Tad viņš arī piekļūs pie 1000 un varbūt vēl pie 1000. Un tāpēc ir šīs sēklas pa visu pasauli vajadzīgas jebkurā jomā. Tāpēc, ka vienkārši Dievs mūs vada pa šo pasauli, viņš aizvedīs tevi tur, piedalksies tie. Tā kā pilnīgi vienalga, vai tu tur esi pabeidzis numeroloģiju vai astroloģiju, es biju diezgan kritiska pirms klusēšanas retrīta šīm lietām, jo man likās visa par daudz. Bet tagad es paskatos un domāju, ar kādām tiesībām īstenībā es vai jebkurš no mums citiem varētu kāda cita izvēli, teiksim, kritizēt. Es tagad tā saku, tā nav tā, ka es kritizēju, bet tā ideja. Tāpēc, ka katrs taču cilvēks, viņš taču ir radīts kaut kam. Un viņš jau tās savas izvēles izdara pēc savas sirds centra. Un ļoti svarīgi ir jums visiem, kam ir bērni. Tu, Inesīt, man tu esi paraugs sievietes. Bet lielai daļai tā nav ģimenē. Piemēram, tu meita grib darīt to, prasa mammai naudu. Dēls grib darīt to, prasa vecākiem naudu. Un vecāki vienkārši apgriež viņa sapņus. Tāpēc, ka viņi pasaka, ko mēs tagad tur ieguldīsim. Un tās ir tik nereāli svarīgi, tas, kas mums varbūt liekas nevajadzīgs. Tam otram viņam ir vajadzīgs šeit un tagad, un kas ir vēl, ko es sapratu šajā retrītā? Šeit un tagad. Šeit un tagad. Nav jāatliek uz rītdienu. Jo rītdiena pienāks ar citu jau šajā informācijas laikmetā.
ir ļoti, ļoti svarīgi, un tā mēs sevi varam atrast. Bet kas ir svarīgi? Neaizmirst katru rītu par šo. Jo ir jāsavienojas. Ja tu gadījumā esi iegājis nepareizā ceļā, kaut kādā viltus ceļā, ja tu iesi ar šo elpu no rīta, tu jutīsi. Ja tu neatrodi mieru, tā tad tu kļūdījies. Tā tad nav ok. Ja tu atrodi šeit mieru, tā tad ir ok. Tagad kāds, kurš šo nekad nav darījis, varbūt domā, nu kāds tur kuku, ko viņi tur runā. Es ceru, ka tā nedomā. Bet tiešām tātad, kas tu esi, ir trešais centrs naba. Tas, kas tu esi, un sirds centrs, kurš tev iedod to tavu intuitīvu atbildi. Nu, tad plus mums vēl tālāk aiziet tur vispārējais, bet nu ne šeit tagad par to. Jā. Jā, un man šķiet, ka galvenais tiešām, lai, teiksim, jūsties labi, jūsties tanī mieriņā, ir jāsaprot tieši tā, kā tu saki, nesalīdzināt sevi pirmkārt ar citiem, ko vienkārši tas ir tagad, nu, ļoti daudziem. Jā, es jau neesmu viņa, es jau tā nekad nevarēšu, un sākās šitas te, un sākās šis te nemiers. Vienkārši esi tāds, kāds tu esi autentisks, jā? Autentisks tu, jā, un tas ir jāapzinās, un tieši tā, un klausīties sevī vairāk tajā sirds balsī, jā, un man liekas, ka tā sirds balss, viņa tiešām, nu, es arī esmu sekojusi šīm te savām sajūtām, un šīs te manas sajūtas nekad mani nav pievīlušas. Tiešām, ja tā pāanalizē, jā, bet, protams, tad ar sevi arī ir jāstrādā. Obligāti. Un arī, piemēram, ko arī es sapratu šajā, atgriežoties no šī retrīta, piemēram, es kundalīni jogas pasaulē ļoti spēcīga esmu, nu ļoti spēcīga. Un es šajā gadā ievēroju, kad man uz retrītiem brauc tie, kas šodienā iet par kundalīni jogas skolotājiem, viņi manī redzēja augstprātību. Tagad šajā retrītā nu tur viņa nav daudzie cilvēki, bet tieši tie, kas notiek, kas ir šajā procesā kundalīni jogas skolotāja ceļā. Un es šajā retrītā arī bija ienāca viens dalībnieks, es skatos, nodomāju, viņa tādā ar augstprātību ienāk. Un tad es domāju, kāpēc man pacēlies šajā gadā šis vārds. Tie cilvēki jau neteica, ka es esmu augstprātīga. Es tā jūtu, ka viņi mani redz. Šito, kas tagad klausās, lai uzsver, ko jūs uz sevīm sajūtiet, kā jums liekas, vai ko jūs pamaniet citos cilvēkos. Tagad, kad es atbraucu atpakaļ, es vienkārši visu sapratu. Es sapratu, ka tad, kad mēs ieejam iekšā, esam kaut kamā ļoti stipri, spēcīgi, nozīmīgi, ir nereāli trausla robeža, līdz tam, ka tev ego viņš sāk. Man nav uzpūsts kā tāds ego, ka es tur zinu, tik visu laiku tur ar pirkstu norādīšu. Bet viņš vienalga mums tas visās lietās, tur, kur mēs arī, piemēram, dziedātājiem, kuriem tur viņš iziet zvaigznīti, dzied sākumā, viņam pēkšņi nenormāli pieaug publika. Publika pieaug, tāpēc, ka Dievs redz, ka ir ko dot. Tāpat nepieaugs publika. Kuram nav enerģija, kurš nevar panest, tur nepieaugs publika. Un tajā mirklī ir vienmēr šie pārbaudījumi. Ne jau tas, ka es tagad gribu tāda būt. Dievs iedod šo pārbaudījumu, viņš skatās, vai tu vari izturēt, vai tu iziesi cauri šim pakāpienam, vai tu izturēsi šo ego, vai tu nekļūsi, un tur ir tā pazemība. Un vēl, piemēram, arī es biju šajā retrītā, tas Theravada, viņš ir, kur ir budistu mūki. Viņi visi pieliecas un paklanās Budai, Budas figūrai. Un tad es kundalīni jogā to nemāca, tas nav jādara, bet mēs Itālijā to daram. Mana meistarī to dara, un es arī to attiecīgi daru tādu, ka mums beidzās tā nodarbība, vienmēr pilnīgi paklanos. Un sanāk, es paklanos reāli jums visiem. Protams, ka es sev domās vienmēr pasakos, paldies visiem, kas nodeva šīs mācības savam skolotājam un tam līdzīgi. Bet es tāpat laikā vienmēr pasakos, paklanos jums. Un tas, piemēram, kundalīni jogā, es saprotu, man neļauj nemaz iziet tajā augstprātībā, kur varbūt citādi, ja runa par citām praksēm, tur, kur cilvēks to nedara, neklanās. Bet tā tad sanāk, man tāpat visu laiku atbalansē atpakaļ. Un tas, ko tu tikko teici, ka cilvēkam ir pašam ar sevi visu laiku jāstrādā. Tā ir visinteresantākā lieta pasaulē. Tā ir visinteresantākā. Man reāli pēdējos gados, kad es esmu ļoti augsta apziņas līmenī, man reāli sāk patikt, reāli strādāt uz sevi visu, uz katru savu niansu, uz katru savu, uz visu. Vienkārši saprotu, ka rekur viss, kas notiek, tā ir mana pasaule iekšējā. Un visu laiku ir jāstrādā. Bet pats svarīgākais ir tieši attiecībās ar cilvēkiem. Tas ir pats svarīgākais, ko mēs skatāmies citos, kamēr mūsu prāts kritizē, nu tas ir tāds un tāds, un tāds un tāds, un tādu daudz ar cilvēku.
cik daudz, ka mēs runājam. Tu visu laiku kritizē un runā par sevi. Viss, par ko tu priecājies otrā, par sievietes seksualitāti, par sievieti, un man nenormāli arī patīk cilvēki, kas tādi baigi pārliecināti ienāk savā telpā, es kaifoju par viņiem. Tas nozīmē, ka es pat arī tāda esmu sevī. Un visas šīs lietas, viss, ko mēs redzam citos, tas esam mēs. Un tas ir ļoti svarīgi, bet, ja kaut kas aiziet ne tā, atkal no rīta pamostamies. Īstenībā, kaut 10 reizes dienā, vienkārši savienot domas, atlaist. Mēs neko nevaram nokavēt. Jā. Domas ir... Šis ir tas, par to, ja kā mēs redzam, par to kritizēšanu, par to. Tie atkal ir kaut kādi tādi uzlikties stereotipi, arī, kur ļoti cilvēki ietekmējās no sabiedrības uzliktajiem uzskatiem dažādiem, jā. Bet man ir ļoti liels prieks, ka nu jau šodienā mēs sākam no tā atbrīvoties. Viena daļa. Jā, jo apzinātāki kļūstam, jo apzināmies vairāk. Jā, tieši tā, bet, tieši tā, ar to vienkārši ir jāstrādā, jāsāk sevi sajust, jā. Bet arī klausies investīti, bet ir vēl tā viena robeža. Tagad arī, kā es domāju, es nevienu neaprunāju, bet ne par to iet runa vēl. Klausies, lai visi tālāk, jo tad, kad tu esi augstā apziņas līmenī, tu saproti, ka runa neiet par tikai vienīgi to, piemēram. Tu kaut ko gribi darīt, tu skaties YouTube'ā, piemēram, vienalga, kur kaut ko skaties, un tev ir, man šitas cilvēks pilnīgi neinteresē, es viņu aizšķiru projām. Arī šitas uzdos jau jautājumu. Kāpēc tev viņš nepatīk? Jo, ja tu viņu vienkārši bez domas, ka tu vienkārši tā kā, tur nezinu, kaut ko tu nesaproti, ir ok. Bet pat viss šitas, kāpēc es pie šā skolotāja taču nekad neiešu, es uz šito retrītu nebraukšu, pasties, man tā vadītāji, arī par šito, jo šodienā mēs visi, lai izietu uz augstākajām enerģijām, mums tāpat ir jāaiziet spirituālās prakses. Tā ir vienkārši. Un spirituālais ir jebkas, tā ir meditācija, dzimtas, viss, kas ar karmām saistīts, tas viss ir, kurā mēs savienojamies ar augstāko. Tātad arī šis, kāpēc tu saki nē, viņš atspoguļo tevi. Tas nenozīmē, ka tev ir jāiet, bet ir jānonāk līmenī, kurā tu vienkārši pasmēdi superīgi, bet mani vienkārši neuzrunā. Vienkārši sajūti, ka es pagaidīšu nākošo. Vai kaut kā tā. Arī šis. Vai arī tu, piemēram, ieveikalā, ir 4 pārdevēji, tu izvēlēsies vienu. Un, ja tu izvēlies vienu, tāpēc, ka tev vienkārši viņš ir uz tuvāk vai vēl kaut kā, vai smaida, ir ok. Bet, ja tu uz 4 pie šitās točna neiešu, tur atkal var uzreiz pateikt, to nav jāmeklē, kas tas bija, bet tātad tas nozīmē, ka tevī vienalga ir šī iekšējā kritika, šis noliegums kaut kas ir tevī. Es tagad runāju ļoti augstā līmenī, kad jau tu tiešām, kad tev ir laiks tās lietas visas domāt. Jā, bet tāpēc jau es esmu uzaicinājis tevi uz šo sarunu, jā, tā tevi tā, tu runā tajā līmenī. Mēs runājam tanī līmenī, katrs, kurā mēs esam, un šis piemērs viņš ir jārāda, un man liekas, jā, jo vairāk mēs katrs varēsim, jā, iedot un nekautrēties, rādīt, runāt, jā, par to, jo, zin kā, visi jau arī uzdrošinās runāt par šitādām lietām, kaut kā. Arī. Par to līmeni, piemēram, es nedomāju, ka es esmu augstākā līmenī, kā tādā jūs zemāk, ne tādā veidā, bet, piemēram, man nav bērni. Tiem, kam ir bērni, tā tad ir pilnīgi cita dzīves pieredze. Man ir vienkārši laiks šeit sēdēt, dzert manu ūdeni vai manu spremutu, apelsīnu sulu un vērot pasauli, vērot vibrāciju. Ar to es domāju, ka es runāju par to līmeni, kurā mēs aiziesim tad, kad jums bērni būs lieli, kad jums bērni, mazbērni, varbūt tās jums nebūs dzīvos citās, iet runa par šo tieši. Par to, ka man ir laiks ieskatīties tur, kur var ieskatīties cilvēks, kad viņš ir viens. Kad viņš ir, labi, es esmu attiecībās, protams, bet tāpatās mans partneris Giovanni visu dienu ir darbā, mēs tiekamies vakarā tikai no rīta. Tā kā tieši iet runa par to, ka tad, kad tu jau paliec absolūti šajā savā tīrajā tikai tur aiziet īstie darbi. Un, piemēram, mammītēm jau to vienmēr arī runāts ir, ka tu bērns piedzimst, tu jau pazaudēji sevi kā sievieti, jo tu sevi pilnībā par visiem 100 un miljonus atdod bērnam. Tātad tur jau šī mana saruna nestrādās. Tāpēc, ka domās, kur tam man nav laiks, man taču ir jāved bērnu uz skolu, rekurus pulciņiem, visu kaut kur. Un tur ir tā labākā lieta pievienoties kaut vai 2 reizes nedēļā šajā kundalīni jogā. Kad tu zini, kā tas ir, acis ciet, tu esi sevī. Un tajā mirklī tu piedzīvo, par ko es tagad runāju.
Jo tajā mirklī tu katru savu elpu sajūti, katru savu tas ir tas, kurā mēs iemācāmies sevi sajust. Un tāpēc tā ir tā maģija tieši kundalīni jogai, jo kundalīni ir enerģija. Jebkura cita joga ir joga, kas strādā vairāk uz fizisko, iespējams arī uz kaut kādām meditācijām, uz trešo, bet kundalīni joga nozīmē ir radīta, lai mēs iemācītos pārbaudīt un strādāt ar savu enerģiju. Toreiz par šo vispār nekas vēl tur īpaši nerunāja, bet šitajā 21. gadsimtā viss ir enerģija. Doma ir enerģija, ātrums ir pats esko. Tu strādā ar klientiem, tu reāli strādā ar enerģiju. Es tevi apbrīno tās, es jau pagājušais arī teicu, tās visas dēļas kustības, kuras, ja cilvēks atvērtu acis, ja tevi uzfilmētu, domātu, ko Inese tur dara? Kā viņa to, kā tev pietiek, tu nepiekūsti, iedomājies, tu 2 stundas jo tu proti strādāt ar enerģiju. Ja cilvēks masē un viņš saka, man baigi sāk piekus, ja cilvēks griež matus frizieris un saka, man baigi sāp roka, tas ir nozīmē, ka viņš jau vairs nedara to, kas viņam patīk. Viņš vienkārši jau neprot ielikt iekšā to, ko atkal runāja iepriekš, ka mēs ķermeni tā kā noneutralizējam. Mēs strādājam ar enerģiju, pirks ir tā kā enerģija, ka griež. Es saprotu šitās visas lietas, par to tas ir tas, par ko es saku, ka varbūt vienkārši ir cilvēki, protams, ka ļoti daudzi cilvēki šodienā tajā līmenī, kurā saprot, ka pilnīgi viss, ko mēs ieelpojam, domājam, pasakam, ir enerģija, bet, jā. Jā, bet tas stāvoklis un tā sajūta, viņa īstenībā ir tik brīnišķīga, ko es vienmēr novēlu visiem, ja, būt tanī savā vietā, kur tev ir komfortabli un labi, kur tu jūties labi, kur tu sajūti šo enerģiju, ja, kad, tā ir tik fantastiski tā sajūta, ja, un, jā, tas ir tas, uz ko mums katram vajadzētu iet, un tad arī ar šo te mentālo veselību mums viss būs kārtībā, līdz ar to arī ar fizisko, jo Nolita saka, ja, tas viss ir saistīts. Protams, viss, ko mēs darām pret savu to iekšējo balsi, atkal tas pats, un šitas pats. Visu, ko mēs darām pret, es aizmirstu piebilst, kad mēs aizam skatāmies arī uz trešo aci, tur lotus, viņi visu, ko var darīt, to var arī mierīgi apbūt. Tad ķermenis vienkārši runā, it īpaši ir slimība. Ja tev ir slimība piefiksēta, jau slimība, tad tur ir pilnīgi tos ķermenis vienkārši kliedz dvēseli, kliedz paklausies manī. Es tevi nepareizi, bet vienkārši kāpēc izdzīvo šīs attiecības? Kāpēc tur ir 1001 un darba, tur ir 1001 vispār iemesls, kas varētu būt, kad mūsu ķermenis runā. Tad, kad notiek savukārt kaut kādas, īstenībā arī ja vīrusi bieži līp klāt, kaut kādi tur klepus un gripas, tur arī tas pats ir, kaut kādi bronhīti, jāpavēro ķermenis enerģētiskajā ziņā. Es uzreiz varu pateikt, ka tiem, kuriem ļoti bieži līp izsēzu kaut kas klāt, viņiem ir ļoti blāva, ļoti bāla, ļoti vāja enerģija. Vienkārši tas cilvēks, viņš arī fiziski visticamāk uzsās tā. Un te ir savukārt vecākiem jāpaskatās, jau īstenībā tas ir tāda paudze ap 20, 25, 30 gadi, kur ļoti labi var redzēt uz jauniešiem, ja viņi staigā tādi sakņu puši, tādi, vienkārši tur ir skaidrs, ka tur enerģija neplūst. Un tur būs pilnīgi noteikti kaut kādas problēmas. Katram būs sava, kādam vēders, kādam mugura, kādam klepus, kādam vēl kaut kas. Tas viss ir tāpēc, ka mēs neprotam strādāt ar enerģiju. Enerģija ir kundalīni. Tur, kur izdzirdi vārdu kundalīni, tu zini, ka tā ir enerģija. Un šodienā ir tie kundalīni aktivizacione, kurā arī riktīgi atrauj blokus vaļā. Cilvēks apguļās uz sesiju, ja viņš ir ļoti aizvērts, viņš neatvērsies pirmajā reizē, otrajā varbūt. Bet pēc tam vienkārši tas cilvēks pilnīgi atcerieties vārds kundalīni, nozīmē enerģija, un tas ir mūsu resurss. Šodienā cilvēki pievelk, uz kur ir enerģija. Ja tev, piemēram, pievelkas cilvēki un pēkšņi jūti, ka viņi nepievelkās, pēkšņi tur kļuvis ļoti mazāk, neiet runa par tur mēnesi, bet, piemēram, gads. Tas nozīmē, ka jāstrādā uz savu enerģiju. Viņa ir jāievada varbūt atkal jaunā apziņas līmenī. Tātad ir apziņas līmeņi ļoti dažādi un daudzi, tas ir atkarīgs no mums, kas mums ir jāizdzīvo dvēseles evolūcijā. Vienkārši ir jāievirza citā vēl kaut kādā gultnē, tātad enerģija viņa atkal aiziet un atkal viss notiek.
Tā apziņa, ka enerģija, un tāpēc, ka, jo tas cilvēks, kurš strādā ar savu enerģiju, tas nozīmē, ka viņš sevi mīl. Jo viņš saprot, ka viņš sevi var darīt laimīgu. Viņš saprot, ka viņš. Nu, tā kā tu. Nu jā, nu tas jau arī ir, kā mēs parasti sakam, visas sākums esam mēs paši. Pilnīgi visas sākums arī. Tātad pēc tam jau atspoguļojās mums, tā pasaule mums tālāk atspoguļojā, un tieši tāpēc sākam vienkārši paši ar sevi, bet dažkārt cilvēki saka, Olita, tur tā runā, it kā šķiet, ka vienkārši, bet kā lai es to iemācos un tā. Es, piemēram, saku, nākat, meklējiet to skolotāju, kas jums iemācīs, kas ir jādara, ievedīs tajā, Protams, ja jūs to vēlaties, un tāpatās es esmu ļoti, ļoti priecīga, kad Olitiņa tevi arī 2 reizes gadā vismaz var satikt pie mums Latvijā klātienē, jo klātieni nevar aizstāt. Nekas, to es vienmēr atkārtošu, un janvārī mēs jau tiksimies retrītā, un tas ir vienkārši kaut kas fantastisks, un tā ir iespēja ikvienam tur būt. Jā, un droši vien jau, kad arī ir jāpasteidzās, jo, vietas ir tik, cik viņas ir. Bet tas ir arī tāds labs veids, kur tu vari iepazīties ar šo, kā tu ar sevi vari vispār strādāt, vai ne? Par retrītiem tīnužos, ko es taisu, tie 2 dienu retrīti, jā. Tagad man arī, kad atraksta cilvēki, kas nekad nav bijuši, vai viņi var, 2 jautājumi īstenībā, kas vairākas reizītes tagad tika uzdoti. Īstenībā šobrīd līdz decembrim 1. ir izdevīgāka cena, un līdz šodienā uztaisīšu arī Instagram savā profīlā lozi, ir cilvēki, tātad izlozēšu vienu, kurš ir ietagojas otru, un tad 2 cilvēkiem būs dāvanā par brīvu šī dalība, pateikšu par tiem 2 jautājumiem. Un tieši tāpatās arī nākošais decembra abonementā arī es izvēlēšos 2 visticamāk cilvēkus, kuriem būs dāvanā. Un, piemēram, bet ja tu gribi pieteikties retrītam, tas ir jāizdara jau tagad, tu viņu vari apmaksāt, protams, ja tu vinnēsi pēc tam loterijā, naudu tiks atgriezt. Tātad tie 2 jautājumi, kas ir cilvēciņi, kas ir jauniņie, viņi prasa, vai viņi to varēs izturēt, jo viņi neprot un tam līdzīgi. Es ierunāju arī vakar storiju. Jā, jo šajos pasākumos vienmēr ierodas jebkurš. Tu vari rekur paņemt cilvēku, kurš neko nesaprot, nosēdini. Viņš vienkārši atklās sevī citu pasauli, jo tas, kas notiek, tam nav sakars ar mani vai ar tev blakus sēdošo. Tā esi tu pati, tas esi tu, kurš vienkārši sevi ierauga no malas, kurš piedzīvo asaras, piedzīvo priekus, varbūt piedzīvo skumjas, varbūt piedzīvo bēles, bet jebkurā gadījumā ik viens transformējas. Jo tās 2 dienas viņas ir no 9:30 līdz 2 aptuveni. Viņas pilnībā notiek tajā gaismas kanālā, kas ir tur tādas apgaismības cilvēkiem nāk, kuri tik ļoti labi visu, ko saprot. Tā kā es tagad biju 4 dienu retrītā, atbraucu, es vienkārši visu saprotu. Un tieši tāpat ir tur. Kādam notiek tas aiziet ritenītis transformācijas, ka varbūt 100 reizes jau nodomā, es gribu atstāt šo darbu, pēkšņi notiek. Viņu atlaiž no darba. Cilvēks varbūt pirmajā mirklī domās, es tagad nesaku, ka tā ir bijis, bet piemēram domās, saka, Dievs, man atlaid no darba. Un es biju tajā retrītā, varbūt kaut kas neaizgāja. Tieši pretēji, Dievs rekurds tev iedeva, viņš beidzot tev vienkārši iedeva enerģiju, lai viss saliekas tieši tā, lai tev enerģija aiziet pareizajā gultnē. Piemēram, saku, kur arī bieži cilvēkiem, tagad neiet tikai par maniem retrītiem un vēl kaut kā. Bet tad, kad uzsāk šo savu jauno ceļu transformāciju, gribas pajautāt tagad visiem, kas klausas, kas ir transformācija? Saproti, jo tāda transformācija nozīmē, ka notiks kaut kāds process, kurā notiks kaut kāds bērns vēdrā, piemēram, lai viņš nāktu pasaulē, visiem, mammai, bērnam, ārstiem, tur visiem notiek process, kurā viss notiek cits. Mammai visa dzīve mainās, bērnam visa dzīve mainās, ārstiem vienkārši kaut kāda pieredze. Lai saprastu, kas ir transformācijā, tātad no parasta kaut kāda miera stāvokļa notiks lielas turbulences iekšā. Un tikai tad var piedzimt kaut kas jauns. Tāpēc visas šīs prakses, viss arī, kas notiek cilvēkiem, kuri nekādas prakses neveic, notiek šīs turbulences, viņi ir sabijušies. Viņi nesaprot, kas notiek, antidepresantus sāk dzert vai skries pie ārsta. Tā labāk vienkārši vērsties kaut vai pie manis. Pie tie, kas saprot, ka tā ir enerģija, tas, kas smadzenēs var notikt, ķermenī, tas viss ir enerģija tāpat.
Un otrs jautājums ir par bērniem. Man prasa šajā gadā kādi 3 cilvēci jau paspējuši paprasīt no īstenībā, tas ir daudz. Vai var ar bērniem iet un no kāda vecuma? Es teiktu, ka piedalīties retrītā pašā tajā lielajā var bērns, kaut 14 gadi nemazāki, 13, 14. Un tad attiecīgi bērns pats jutīs vienkārši, kādā tempā visu taisīti, kur, ja gribēs, viņš varēja. Īstenībā man arī ir meitenes, 13 gadīgas, ir bijušas 16 gadīgas, 15 gadīgas meitenītes, kuras tur iztur un strādā vēl labāk par pieaugušiem. Tā kā, ja kas, jā, pilnīgi var arī ar bērnu, bet tad man individuāli vienkārši jāatraksta. Jā, bet, šo te es iesaku ikvienam tiešām, un tad, kad Olita paziņo tos datumus, es jau viņus gaidu, lai var ielikt savā kalendārā, un, tiešām vienkārši tā kā Olita saka, jo pēc katra tāda kaut vai mums liekas, ka mums taču viss ir forši, ja, viss ir forši, ja, bet vienkārši tas ir gribās, ja, jo tu saproti, ko tu tajās 2 dienās, ja, ko tu vēl vari izdarīt, ja? Kas vēl pavarās. Tieši tā, paskaties, tu arī it kā esi pieredzējis cilvēks, tu biji tagad, ja, savā retrītā, bet tev vēl atverās. Vienmēr tas būs. Tieši tas ir pats cilvēks, kurš pasaka, man nekur nav jāiet, man nepatīk tur iet nekur. Tur ir ļoti daudz darāmā tam cilvēkam, ļoti daudz darāmā. Tieši tā, katru reizīti, kad tu kaut kur eji, tas ir vienmēr tev kaut ko parādījis, pilnīgi vienmēr. Un atkal mēs varam atgriezties pie tā, par ko runājām iepriekš, ka tu vari ieiet vienkārši kaut kādā, un tev pirmie jautājumi, ak, Dievs, ko es te vispār daru? Kāpēc es esmu ieradusies? Kur tev atkal aiziet? Tas, par ko es runāju, kur es jau teicu par to. Kur tevi atveda, kur beidzot ieskatīties sevī, jo cilvēka dabā ir uzskatīti, ka ar viņu viss ir kārtībā, un tur tajos visos citos ir. Bet patiesībā viss tie citi tās situācijas atspoguļo tieši to, kas ir tevī. Tāpēc es saku, man nenormāli patīk visas šīs lietas. Es ļoti ar sirdi sajūtu. Man atnāca impulss, viņš ir visas piesakos. Un tad var arī bieži notikt tā, ka dienas dažas iepriekš man tikpat tās, varbūt tās nevajag braukt, es uzreiz atgriežos atpakaļ, Olita, kāpēc tu pieteicies? Tavas sirds taču tev pieteica. Jā, izbeidz bailes, pum! Bet šitas ir cilvēka daba. Tagad varbūt tās labi, ka mēs līdz tam nonācām, ja kāds klausās līdz beigām intervijā, tad viņš sapratīs to atšķirību, par ko es runāju tur iepriekš, ka mēs visi domājam, ka mums ir visi labi, mēs esam labi, mēs nevienu vairs neko nekritizē, viss kārtībā. Tā nav, jo arī šīs izvēles, tas nozīmē, ka prāts vēl nav atvērts, iet visu laiku arvien tālāk, arvien interesantāk, arvien jaunu, arvien kaut ko. Un katra arī šī satikšanās ar jauniem cilvēkiem jaunā vidē ir vienmēr, kas tev parāda tavas īpašības, par kurām tu vispār nevarēji pat aizdomāties un iedomāties un saprast. Tāpēc katra prakse ir kaut kas jauns par sevi pašu. Par sevi pašu. Ne par citiem, par sevi pašu. Jā, pilnīgi piekrītu. Un tas, ka mēs visu laiku joprojām īstenībā mēs visu dzīvi esam šajā ceļā, man liekas, gan sevis izzināšanas, jā, teiksim, mēs visu laiku mācamies kaut ko, mēs visu laiku esam šai ceļā, jā, un tas jau ir foršais, jā, tad mēs, tā ir mūsu attīstība visu laiku nemitīgā, un man šķiet, ka tieši šai te mentālai veselībai, vispār, lai mēs būtu šai līdzsvarā, ļoti vajag gan šo te komunikāciju, gan piedalīties, kā tu saki, visur, jā. Grupas enerģija, arī, piemēram, vēl joprojām es zinu, ka tev ir Inesīt vienkārši, es redzu, kā tu saki, man viss ir forši, viss ir labi, jo tev ir tā, tu esi to veidos, bet zini, ka tādu cilvēku nav daudz. Tieši lielai daļai ļoti nepatīk, ja, piemēram, cilvēki man saka, es ļoti gribu uz to retrīt, bet man nepatīk, es nejūtos ērti ar daudziem cilvēkiem. Es arī to esmu izdzīvojis visu. Es to esmu izdzīvojis, kā es saku, es tur, piemēram, apsēdos kādam blakus, pilnīgi tā, domāju, pārāk skaļi elpo, paklājiņu, padusē aizēju, es runāju par gadiem atpakaļ. Saproti, bet grupas enerģijā, tu zini to labāk nekā citi, jo tev ir tas dual life, nezināts, kā sauc, bet to to tur. Un tātad tur ir tas spēks, kur mēs varam dabūt spēku. Cilvēks ir naivs, viņš domā, ka viņš var dabūt tikai sevi, mēs sevi varam dabūt mieru, bet arī pat, lai dabūtu spēku, tāpat ir jāsameklē vai ar savu dzimtu, vai vienalga ar ko tur ir, vai ir jāiet atkal kustībā, caur meditāciju, to iekšējo spēku tieši, to jaudu dzīves nedabūsi, bet atkārto mieru, līdzsvaru, balansu, prāta skaidrību caur meditāciju, caur mieru, jā. Ir jāsaprot, ko var paņemt.
Enerģiju var paņemt fiziskā aktivitātē, tai nav jābūt jogai, vienkārši skrien, bet piefiksēji pa laikam prātu, ka tik tavs prāts nav iestrēdzis kaut kurā domā. Tātad, kur pietrūks meditatīvās daļas. Viss ir tā, jā. Jā, forši. Mēs ar tevi varētu par šito tēmu un vēl par visu kaut ko citu, es domāju, runāt ļoti. Pietiekoši jau pateikts. Jā, ļoti vērtīgi. Es domāju, tā kā tie, kas skatās un kas vēl skatīsies, droši rakstiet varbūt kaut kādus komentārus, uzdodiet jautājumus, droši, jā. Varat arī personīgi, jā, teiksim, arī Olitai, es domāju, sazināties ar Olitu. Jā, bet tad Olitiņi varbūt tādu noslēgt. Viena lieta, ko man ienāca prātā. Jā. Man tikko ienāca viena lieta prātā. Cilvēki nenormāli grib būt perfekti un labi un pareizi. Es pēdējos gados visu laiku tā uzsveru, pat sanāku uzsveru, tā kā parādu aspektus arī savus cilvēciskos, lai es liktu saprast, jā, es esmu ļoti spirituāla būtne, jā, es esmu kundalīni jogas skolotājs ļoti spēcīgs, bet man patīk runāt par to īsto dabu. Iedomājieties kalnu, perfektu kalnu. Viņš būs gluds. Viņš būs tik garlaicīgs, viņš būs tik neinteresants, kā tu pat viņā uzkāpsi. Tev nebūs nekur aizķerties, neko. To vienkārši būs jāapkraujās ar instrumentiem, jāsit iekšā naglas vai kas tur, lai tikko man vienkārši ienācis tas salīdzinājums prātā. Tas ir, kas ir jāsaprot, ka mums visa dzīve ir absolūti rekur apkārt šī daudzveidīgā miljardu triljoniskā sajūtu pasaule un ka mēs esam perfekti tieši tādi, kādi esam. Un man pat patīk šos trūkumus saskatīt sevī otrā, tāpēc, ka viņi visi ir vienkārši dzīve, par kuru mēs varam runāt. Un Latvijā ir šī problēma. Tagad nezinu, tagad noteikti mazāk, tagad jau vairāk par to runā visu, jo ir ļoti daudz arī šie cilvēki, kas par to liek runāt. Itālijā vienmēr ir bijis ļoti atklāti runā par visu, par visiem saviem vājībām. Man kā latvietē atbraucot uz šejienu 10. gadā, man likās ārprāts, kā viņi var runāt, lai no manis izdabūtu patiesību par to, kas es esmu, piemēram, ne jau raksturīpašības, bet par slimībām, par kaut ko tādu. Es taču neko nesāstīju, bet es biju atvērta. Ot iedomājieties, par ko iet runa. Par to, ka īstenībā cilvēks ļoti slēp to savu patieso esību, grib izskatīties perfekts, ļoti labs smaids uz sejas un viss, un es esmu tik tā, taču mēs visi redzam to, bet ir cilvēki, kas tādi ir. Ir cilvēki, kas tādi ir, kas izdzīvo, un tāpatās viņi vienmēr kādam tāpat nepatiks. Tie cilvēki, kas paši superīgi uz tām jaudīgām enerģijām. Tā kā arī tas varbūt tās ir nekad neuztraukties, ko par mums domā citi. Tieši tā. Nedomāt par to un nesatraukties, jo tā ir tā ietekme saucamā, ja, neietekmēties no tās ārpasaules, ja, dabūt to savu sajūtu, to savu spēcīgo kodolu, lai nevar mūs no tā līdzsvara tik viegli izsist, pareizi. Jā. Un cilvēki pievelkās enerģijai, bet tas ir jāsaprot enerģijai, un ja tā enerģija, tas nenozīmē, ka laba vai slikta enerģija, bet tava enerģija, tava frekvence. Šodienā es izbaudu tevi, rītdienā atnāk manā dzīvē cita enerģija, kas man vajadzīga, es izbaudu to otru, un tās enerģijas visas ir pieredze. Cilvēks ir, un tieši tā, jābūt ir maksimāli patiesiem, maksimāli, jo tikai tā mēs varam pievilkties pie patiesās enerģijas. Ja cilvēks nav maksimāli patiesi, viņš cenšas būt labāks, par to ietruna visi cenšas būt labāki. Un tad viņi vienmēr saka, es uzreiz redzu to cilvēku, es uzreiz jūtu, viņš... Un tad man ir jautājums, kāpēc tu domā, ka citi neredz tevi? Es saprotu, šitas arī. Vienkārši ir jābūt īstam, patiesam, superīgam, un tad viss notiksies, un tad būsim brīvi, mēs reāli būsim brīvi. Un mēs patiksim, un nepatiksim, un būsim, un nebūsim. Jā. Es domāju, ka šis ir ļoti labs tāds nobeigums mūsu šīs dienas sarunai. Paldies tev, Olita. Tiešām bija vērtīgi, ļoti vērtīgi, un arī šie te praktiskie tavi ieteikumi, ja, es lūdzu visiem pamēģiniet šos te vienkāršos vingrinājumus, vienkārši pamēģiniet un sajūtiet, kas notiks. Jā. Paldies tev, liels Olitiņ. Paldies, Inesīte, tev. Es neko neredzu, man saule visu tur atspoguļo, bet es zinu, ka tu tur esi.
Tā, lai forša diena tev un lai forša diena visiem un tiekamies. Tiekamies. Atā. Atā.